Mani paziņas Andris un Pēteris savulaik ļoti aktīvi strādāja celtniecībā. Andris savulaik bija absolvējis augstskolu būvinženiera specialitātē un bija gana pieprasīts vadītājs dažādu sarežģītu projektu realizācijā. Pēteris gan bija biologs, taču redzot, kā visi lielo naudu pelna būvniecībā, nolēma zinātnieka dzīves perspektīvai teikt ardievas un arī devās meklēt zelta dzīslu celtniecībā. Tā kā pasūtījumu būvniecībā bija gana daudz, Andrim vajadzēja arī daudz strādnieku, un skatu, Pēteris nāk tieši laikā. Ko tu proti darīt? Jautāja Andris Pēterim, un Pēteris lepni atbild: varu pienest ķieģeļus, varu maisīt betonu, un varu arī līmēt tapetes. Kurš vīrietis tad neprot būvēt? Andris tikai nogrozīja galvu. Nekas dikti cerīgs jau nav, bet ko darīsim? Cilvēkus vajag. Dīvaini, kā tad tā? Pēc pāris gadiem sēž mājās un prāto Pēteris. Kāpēc Andris mani atlaida no darba, ja es tik labi pienesu ķieģeļus, un arī tapetes nemaz tik ļoti nekrita nost? Bet bioloģijas zinātne Pēteri vairs negaidīja. Neuzturot kvalifikāciju, viņš durvis uz bijušo darba vietu institūtā bija slēdzis. Ir laiks atkal apgūt ko jaunu, nopūtās Pēteris.